Jaunajām māmiņām es noteikti ieteiktu veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu jaundzimušo gūžiņām. Jo ultrasonogrāfijas izmeklējumā mēs precīzi varam izvērtēt gūžas locītavas attīstību, un, ja ir kādas izmaiņas, varam tās precīzi klasificēt un nosūtīt tālāk uz ārstēšanu. Un jo ātrāk mēs veiksim izmeklēšanu un ātrāk atklāsim izmaiņas, jo labāks būs ārstēšanas rezultāts. Teorētiski mēs varētu izmeklējumu veikt līdz 12 nedēļām, bet visefektīvāk un ieteicamāk būtu līdz mēneša vecumam veikt šo izmeklējumu, jo tad gūžu veido visvairāk skrimslis, kas ir viens, mēs varam to ļoti labi izvērtēt, un otrs, tā kā skrimslis ir mīksts, ārstēšanas rezultāts būs ļoti labs. Un šīs izmaiņas, kas notiek gūžā, tās nav redzamas ne ar aci, kā arī izmeklējot ar speciālām manevriem gūžas kustībās, to nevar pamanīt. Ir atsevišķi gadījumi, ka to varētu redzēt, kad ir ļoti lielas izmaiņas, bet mums vajadzētu atklāt šīs izmaiņas visās pakāpēs, jo tas galvenais akcents ir, ka tās ir visas izārstējamas izmaiņas. Bet, ja šo atklāju novēloti vai arī vispār neatklāju, tad bērnam ir sāpes gūžās, notiek klibošana, viņam ir zemākā dzīves kvalitāte un beigās pievienojas sāpes, tad stiprākas sāpes, un jau līdz 30 gadu vecumam gūži ir jānomaina, ir jāveic endoprotezēšanas operācija. Mēs savā ikdienas darbā, pat pieaugušo klīnikā traumatoloģijas nereti ar šo sastopamies, ka jauni cilvēki atnāk ar sāpēm gūžu locītavās, un veicot izmeklējumu, mēs redzam, ka tur apakšā ir šī gūžas vājā attīstība vai nepareiza attīstība, ko mēs saucam par gūžas displāziju. Un tālāk būs nepieciešama operatīvā ārstēšana. Ultrasonogrāfijas izmeklējums ir pilnībā drošs. Nav ne radiācijas, ne trokšņa, kā arī bērnam nav nekāds diskomforts, ir tikai silta želēņa un kā maiga masāža. Izmeklējums ir ļoti ātrs, jo mums ir izmeklējums jāveic pāris sekundžu laikā. Un izmeklējuma laikā mums uzreiz ir skaidrs, vai ir izmaiņas gūžās vai nav izmaiņas gūžās, vai arī viņš ir tālāk jānosūta pie bērna ortopēda. Kā šo izmeklējumu es ieteiktu veikt visiem jaundzimušajiem. Šīs izmaiņas var skart visus bērnus, neatkarīgi no riska faktoriem. Tāpēc es ieteiktu jau laicīgi piereģistrēties uz izmeklējumu, un, protams, gaidīšu pie mums ortoklīnikā. Ortoklīnika – privātā vadošā traumatoloģijas, ortopēdijas un mugurkaulāju ķirurģijas klīnika Baltijā, kas pacientiem nodrošina augstas kvalitātes diagnostiku un ārstēšanu. Klīnikas komandu veido augstas specializācijas ārsti un medicīnas speciālisti, kuri ikdienā savstarpēji sadarbojoties nodrošina individuālu pieeju katram pacientam un piedāvā mūsdienīgas ārstēšanas metodes. Ortoklīnikā iespējams saņemt pilna cikla veselības aprūpi, sākot no speciālistu konsultācijām un jaunāko tehnoloģiju izmeklējumiem līdz operācijām un profesionālām rehabilitācijas procesam. Vairāk informācijas orto.lv.